Tagad arī Londonā 30 grādi, forša vasara. Ir svētdienas vakars un rīt atpakaļ uz darbu, vai ne? Un kāds jūties par savu darbu? Vai jūties tā kā darba zirgs, nošancējies, kad tu atdod sevi visu, un tad tu atnāc mājās, un tev iekšā kaut kas ir tāds, kas burtiski gaida, ka tev sieva pateiks paldies. Un paldies, mīļais, ka tu tā šancē un pūlies priekš ģimenes. Un katru reizi, ka viņi to nepasaka, tad tev iekšā tāds sarūktinājums ir, un tu domā, bet es taču tā močīju, es tā šancēju. Un kam tas viss? Kam tas viss, vai ne? Bet zini, kas tas ir? Tas ir tas iekšējais upurs. Tas ir tas iekšējais bērns vai pusaudzis tevī, kas neļauj tev kā vīrietim uzņemties 100% atbildību. Jo vīrietis šitā nedomā. Vīrietis domā tikai vienā virzienā. Kā es varu kļūt vēl labāks rīt? Kā es varu vēl vairāk dot savai ģimenei, savai sievai, bērniem? Kā es varu kļūt vēl labāka sevis versija? Un vecis nedomā par to, kā viņš tur cieš, vai kā viņš tur smagi strādā. Viņš vienkārši dara. Viņš zina, ka viņš to principā dara priekš sevis. Jo kaut arī tas viss, ko tu it kā dari citiem, ja, tas īstenībā dod tev, kā vecim. Ja tu esi pieaudzis nobriedzis vecis, tad tas dod tev. Tas tev dod kaifu par to, ka tu vari vest savu ģimeni kaut kur. Kaut kur tālāk, augstāk. Dot viņiem, tas tev finālā dod to veču sajūtu, to pašpārliecinātību. Un ja tu vari uzņemties atbildību par visām lietām, kas arī noies greizi, un viņas noies vienmēr dzīvē lietas iet greizi. Ja tu vari par viņām uzņemties atbildību, kas nozīmē, ka tev būs vienalga, vai tev sieva kaut ko tur pārmetīs vai pažālosies. Sievietes ir emocionāls, viņām ir visas tiesības to darīt. Un kam tad citam, lai viņi to saka, ja ne tev? Tev taču ir jābūt viņas klintī. Nevis kaut kādam mīkstēm principā, vai ne? Nu, lūk, stāsts par to. Jautājums par to, vai tu rīt iesi atpakaļ uz darbu kā cietējs, kā upurs. Vai nevar te saprast, kā tā Londonā viss notiek. Nenonēs mani. Vai ne? Vai tu kā upurs iesi atpakaļ uz darbu? Vai kā vecis, kurš zina, kāpēc viņš to dara, un viņš finālā to dara sev, lai būvētu visu laiku savu vērtību augšā, savu vērtību. Tā kā pajautā sev šo jautājumu, un ja tu negribi vairs justies kā upuris, ja tev ir apnicis tā justies, kas visu laiku cieš, un smagi strādā kā zirgs un žēlojas sev un citiem saviem čomiem par to, cik smagi strādā un ka neviens nenovērtē. Ja tu gribētu justies pacelāts, pilnvērtīgs vecis, kurš savu ģimeni ved kaut kur augstāk, uz kaut ko gaišāku, lielāku, foršāku, krutāku un dzīvo kaifā, ja tu vēlies saprast, kāpēc tevī kaut kas ir, kas bloķē to sajūtu, tad nāc pie manis. Es esmu Roberts, es esmu hipnokoučs. Un es tev iedošu brīvu konsultāciju, kuras laikā visu to parādīšu, kā tas strādā.